Trešdien Apes novadā uzņēmums ZAO atklāja jau 18. eko laukumu Vidzemē. Interesi par šādu iespēju aktīvi izrādījusi novada pašvaldība, uzrunājot un aicinot ZAO novada iedzīvotājiem piedāvāt plašākas atkritumu šķirošanas iespējas. Arī vietu jau bijām izvēlējušies. Šī vieta ir mūsu topošais industriālais parks. Tāpēc, kad atkritumi ir vienmēr bijuši cilvēku problēma, un mums gribas, lai cilvēki domā un dzīvo zaļi. Laikam jau arī tāpēc, ka tieši pašvaldības vadītāji saprot, ka tas ir vajadzīgs iedzīvotājiem, ka tas nav vajadzīgs tikai formāli kaut kur, pēc plāniem kaut kādiem, bet ka tas ir viņiem vajadzīgs, viņi ir ilgi gaidījuši šo te laukumu, kamēr nobrieduši, un tā viņš ir tapis ļoti ātri. Līdzīgi kā citos eko laukumos arī Apē tiks pieņemti atkritumi, kas derīgi otrreizējai pārstrādei. Iedzīvotāji bez maksas varēs nodot makulatūru, tetra pakas un PET pudeles, logu un burku stiklu, metāla izstrādājums, nolietotās elektropreces un dažāda veida sadzīves bīstamos atkritumus. Savukārt par nelielu samaksu laukumā pieņems arī lielgabarīta atkritumus, būgružus un zaļos atkritumus. Sanākušie novada iedzīvotāji atzina, ka ir ļoti gandarīti, jo arī viņiem būs iespēja atkritumus šķirot daudz aktīvāk. Pilsētas centrā ir konteineri, jā, atkal tur varam, vai ne, un viss, kā saka, vai ne, un viss tur atstāt. Stiklu, teiksim, un ko praktiski nevar nekur. Nu, ja nav būgruži vai kas tagad, mēs taisamies tur remontēt, drusku dzīvokli, vai ne, un viss jauksim krāsni, vai ne. Jā, nu, protams, vai ne, vienmēr jau kaut kas paliek, vai ne, un viss atkal tā, kas būtu prom, kā saka, sviežams, metams ārā. Mums ir tāpat divi mēnešiem. Tā izveda un atkal 2 mēneši atkal brīvs. Un tā labāk, tā nav tā citur mums, kur nav kādreiz Apē bija izgāstojot, tad civīt savādāk. Apes iedzīvotājs Ivars jau eko laukuma atklāšanas reizē līdzi bija paņēmis vairākas nolietotās teikanas. Viņš arī saņēma atlaižu karti sadzīves atkritumu konteineru tukšošanai, kurā tika iespiesti pirmie zīmogi par eko laukumā nodoto atkritumu apjomu. Sākotnēji tā noteikti būs sadzīves nolietotā tehnika. Tie ir logu stikli, siltumnīcu stikli, par cik mēs esam arī zaļš novads kopumā, un katra mājās ir siltumnīcas. Tie ir siltumnīcas plēves. Noteikti tiks arī šķirotas šīs te un nodotas šeit ar atlaižu iespējām visas PET pudeles. Makulatūra varbūt arī. Jāpiemina, ka Apē atklātais eko laukums būs arī uzņēmuma ZAO birojas novadā, kur iedzīvotāji varēs saņemt dažāda veida konsultācijas. Gan Smiltenē, gan Apē, gan arī Valkā eko laukums pārtop par mūsu birojiem. Līdz ar to tad iedzīvotāji visi var iet uz šiem te mūsu eko laukumiem birojiem vai birojiem eko laukumiem, ko nu grib to liekam priekšā, un noskaidrot visu informāciju un veikt izmaiņas par sadzīves atkritumu mājās konteineru, vai mainot dzīvesvietu, vai mainot uzvārdus, vienkārši pareizus rekvizītus, mainot konteineru izvešanas grafikus. Nu, visādas lietas, kas saistās ar sadzīves atkritumiem, var šajā laukumā nokārtot, izņemot maksāšanu. Eko laukums Apē būs atvērts katru darba dienu, izņemot pirmdienas un svētdienas.